mums uzņēmumā arī notikusi struktūrāla maiņa. Ja agrāk Kompleksa namsaimniekā bija 17 struktūra vienības, tad uz doto brīdi mums viņas ir palikušas 8, apvienojot kopā dažādas nodaļas. Ražošanas direktors kā tāds vairāk nav. Mums ir direktora vietnieks, un tas ir Artūrs Robežnieks. Viņš ir šeit, un galvenā finansista mums ir Gvendas Stangvila. Tas būtu tā, tad ir apvienotas ūdens nodaļas. Ar nākošo gadu mums beidzās iepirkuma līgums ar avārijas dienestu, un no nākošā gada aprīļa mēneša mums būs pašiem savs avārijas dienests. Tālāk, lēnāk garām mēs pāriesim uz to, ka lielu daļu no šiem darbiem, ko mēs esam agrāk devuši spēkiem no ārpuses darīt, mēs pārņemsim paši darīt, jo attiecīgi mēs gan varam ietekmēt līdzekļus un visas pārējās lietas. Tā kā uzņēmumā arī notiek dažādas šīs reorganizācijas un maiņas, protams, viņas notiek lēnām, jo mums ir jāievēro visas procedūras un visas darbības, kas ir jāizliek. Tā kā došu vārdu Jānim. Labdienas, Jānis Zundu, projekts vadītājs. Par siltināšanu izstāstīšu. Direktors gan jau ļoti īsumā diezgan daudz izstāstīt, bet tas man lai zīmē. Kā par to, ka Roma līdz šim finansēja tos būtdarbus pat ar 50%, tā kā ņem vairs vaļā šī domas Eiropas programma, tad būtu loģiski, ka doma vairs nedublētu tādu pasākumu, jo nav loģiski, ka Eiropa nav tam pašam. Tā vietā doma tomēr turpina labo darbu un līdzfinansēs tehnisko dokumentāciju, kas vajadzīga Eiropas projektam. Energo dokumentācija tehniskais projekts. Lai to darītu, ir vajadzīgi saistošie noteikumi, un noteikumi projekts ir izstrādāts, tiks iežģīts to, ka viņu apstiprināšanu. Ko darīt ar tiem projektiem, kas ir jau izstrādāti, jo daudz mājās cerēja saņemt to, domas nav. Ap 30 mājām ir pasūtījuši projektu, un šogad kāpēc tās notiekumi mainījušies. Nav tā, ka viņš ir netāds projekts, viņu var pirmkārt īstenot, kā nevis ikā par savu nav, bet ja tā nav, pēc tam iet uz Eiropas to projektu, kurā ir vajadzīgs kopējs projekts tehniskais, nevis tā, tikai viena konstrukcija, kā mājas bija pasūtījuši pasāļu sakos un tā. Tad mēs iepirkumā par tehniskā projektu izstrādi jau dotu, teiksim, to izstrādāt ar sadaļu un par to proporciju tam projektam būtu jābūt tādām. Un ņemot vērā, ka doma to finansēs 80%, tur sanāk kā normāli. Kā liekas dūmās, projekts nav. Sielabs mums par labu namu grupos izstāstīja. Te ir tāda schēma, maziņi burtiņi, bet var redzēt, ko. Te ir māja, labs nams, tad māja noslēdz līgumu ar labu namu, kas tālāk strādā ar autumu, jo Eiropas Savienība piesaista finansējumu. Un ir namsaimnieks, kas nodrošina faktiskos pakalpojumus mājai, un ir līgums ar labu namu. Tāda schēma. Finansējuma apjoms ir 150 miljoniem, kas ir tālāk par to piešķiršanu. Šobrīd ir ministru kabineta noteikumu projekts, tāpēc to, kā tas notiks, mēs izstāstām balstoties to, kas redzams tajā projektā. Un ir iespējams, ka kāds nianses varētu mainīties. Teiksim, vakar būs seminārā, kur tiešām kā dzirdēt, ka kaut kas varētu pamainīties no tā, kas redzams pieejams šajā projektā. To es tur vēl pateikšu. Visi Eiropas projekti no 14. līdz 20. gadam saucās ar tādiem 3 burtiem, jūs redzat, SAM saucās specifiskais atbalsta mērķis. Pilnīgi visi. Un konkrēti siltināšanu ies caur tādu valsts sabiedrību, valsts sabiedrībā
attīstības finanšu institūcija Altuma. Viņiem ir, jā, tas ir tas Altums, vēl mājaslapī. Tā kā nav šī programma vēl palaista, tad arī Altums vēl nav kā projekta, teiksim, koordinators, vēl uztaisīt savu departamentu. Cilvēkiem var administratīvo resursu, kas to visu darīs. Reāli tā, ka viņi izveidosies, tad viņi pasniegs seminārus visā Latvijā, un mēs arī brauksim dzirdēt kaut ko precīzāk. Tad stāstīsim jums. Tā Eiropas nauda būs trīs tādās variantos, no kuriem mēs interesantāk, ka būs viens variants. Pirmais ir Altuma aizdevuma. Šis ir vienkārši aizdevums. Procentu, 2% Eiriboru gadā. Tas nav kaut kāds līdzfinansējums, ja grants, kā saka, vienkārši māja paņem kredīti Altumā, it kā varētu ņemt Komercbankā. Šeit ir lētāk nekā Komercbankā, tāpēc šis būs svarīgs tad, kad beigsies nauda līdzfinansējumam, jo 50 miljoniem visā Latvijā nepietiek. Un, ja mājas gribēs turpināt finansēt vai siltināties, tad lētāks finanšu resurss būs šis aizdevums. Tas ir tas, kas visus interesē sākumā, granti, kas nav līdzfinansējumi. Tātad līdzfinansējumi ir grantu apmērs. Tā Altums atļaus, Altums dos finansējumu gan no šīs Eiropas programmas, gan arī atļaus caur šo otro variantu piesaistīt arī Komercbanku finansējumu. Un atšķirībā no šiem diviem avotiem ir atšķirīgi līdzfinansējuma apjomumi. Tas ir šeit, ka aizdevuma Ja aizdevuma izsniegs Altums, tas ir nozīmē zemāks procentu likmes, līdzfinansējums būs šāds. Atkarībā no sasniedzamām ietaupījumiem. Ja ir līdz 90 kW uz kilostundas uz kvadrātmetru gadā, tad līdzfinansēs 25% no būvdarbu izmaksām. Ja ir labāks ietaupījums, tad līdzfinansēs 30%. Ja ir vislabākais, ja 70%, teiksim, tad 35% tas līdzfinansējums. Ja piesaistīts finansējums no cita avota, Komercbankām, tur būs augstāks procentu likmes, un ekonomikas ministri grib to kompensēt, lai tas būtu vienlīdzīgi ar pirmo variantu, līdz ar to būs augstāks līdzfinansējuma procents. Sasniedzami šitie skaitļi kilovatstundas ir vienādi, bet līdzfinansējuma likmes ir augstāks no 36, 43, 50. Tieksim, sasniedzami 70 kWh uz kvadrātmetru gadā ir sasniedz. Un, ja ir kredīts caur Altumu, bet no Komercbankas, tad ir 50% līdzfinansējuma. Tā. Un trešais variants finansējuma avots, kas būs tad, droši vien, kas izmantos tad, kad būs izmantots vispirms otrais, tas ir granti, un tad pirmais. Trešais būs vienkārši māja ņem kredītu Komercbankā un Altumu garantē, ka māja to atmaksās. Bet tad procentu likmes ir tāds kā Komercbankā un kā līdzfinansējuma un tā tālāk. Tas ir, ja māja kaut kādu riski dēļ banku kredītu nedod, tad Altums ir tā kā garantija kaut kādu pasākumu. Tā, šo ministru noteikumu projektu sīkāk. Viņš ir, kā jau Grīpers teica, ministeriāls galda gaida Eiropas komisijas akceptu, un tad viņi varētu šobrīd palaist. Jā, par šiem skaitļiem vēl. It kā tā schēma bija domāta tāda, redzama tāda, ka māja paņem šo kredītu
viens pilnās atvaras sezonas ekonomikas ministrija vai tā uzraugošā iestāde paskatās sasniegto rezultātu un atbildoši atpakaļ naudu, tātad to 4%, cik tur pienākās. Tātad pēc faktiskā sasnieguma kā rezultātu. Bet vakar bija vienā konferencē un seminārā un it kā ekonomikas ministrijas pārstāvis izteicās, ka varētu pamainīt šo lietu. Tas ir energoauto bieži sarēķina visādas pārstāvētas lietas, te vēl energoauto tā pārāk optimistiskas un pēc tam dabā tas neizcenojas un māja cieši un tā nesaņem to īsto finansējumu, kur ir plānojis. Vakar ministrijas pārstāvis teica, ka varētu būt variants, ka tiks maksāts neatkarīgi no sasniegtā par aprēķināto sasniegtamo rezultātu. Ja energoautām projektā būs tie 30% vai 35% un viņiem pienāktos tā nauda, tad tā tiks arī maksāta un visā to līdzi būs vairāk uz projektētājiem, kurus to energoauto, viņš rēķina pareizi, uz projektētājiem, uz būvniekiem. Es gan nezinu, kā to mehānismu tur reāli ieviesīs, kaut kā viņus sodīs, vai ko jau nepareiz sarēķinās. Tas ir variants, kad es nevaru sīkāk komentēt, jo vēl nav apstiprināts. Tā. Kas ir tās mājas, kas tur startēt? Daudz dzīvuma māja, kur ir vismaz 5 dzīvuma telpa dokas un nedzīvojumās telpas, neaizņem vairāk uz 5% nākas, kur jūs platīt. Tad dzīvokļu īpašnieki un kas ir pasākumi, būvdarbi, būvniecība, uzraudzība, autoraudzība, kas tiek līdzmēcēt. Atbalstu var saņemt, ja viena dzīvokļu īpašnieka pieder vairāk nekā 20% no kopējā dzīvokļu skaita. Nedzīvokļu telpu platība nepārsniegt uz 5%. Un tas minimālais efekts ir jāsasniedz 90 kWh spēku. Aizdevumu grāmatu piešķirs, ja tas projekts būs ekonomikas komplekss 20 gadu periodā. Parāda nedrīkst pēdējā laikā ir mazāk par 10%, vai panākt vienošanās ar automotoru parādnieku saistību sekšanu. Vēl jāpamato aizdevumu atmaksāšanas iespējas. Šodien tiešām ir Daltons savu departamentu nodibinās un viss mums izstāstīs, tad mēs jums arī ar to izstāstīsim. Tas ir par pilnvaroto personu, tātad māja pilnvaroto personu pieteikties automāti šajā programmā. Konkrēti tas būs labs nams. Altums vērtēs mājas maksātspēju, paredzēs drošības maksājums 1 mēneša apmēram. Ir tāds teikums, ka Altums cēsies līgumus ar dzīvokļu pilnvaroto personu, tātad ir laba nama, iegūstot tiesības vērst prasības pret konkrētiem dzīvokļiem. Tad ir jāsaka visi tās noteikumi, tāds teikums ir mums skarbīt noteikumos. Vērtēs pieteikumus, iesniegšanas secībā. Tālāk, tas ir tas, ko es jau teicu, Altums izveidos savu departamentu, kompetences centru, kas konsultēs tālāk. Dos standarta līgumus, izvērtēs projektu, atzinumu, tālāk. Kas būs nepieciešams kā dokumentācija? Energoautos ir tekstīvs projekts, bet energoautos saucas mazliet precīzāk. Šajā programmā viņš būs ēkas energocertifikāts.
neatkarīgi eksperti izstrādās pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitātes uzlabošanu pasākumiem. Vēl viens eksperta pārskats, tad tehniskās apskatīšanas atzinums, tad ir projekts tehniskais un siltuma enerģijas piegādātāja izziņa par mājas siltuma enerģijas patēriņu. Tālāk, jā. Es gribēju pieminēt, ka tos dokumentus, ko tikko nolasīja, tie ir tie atbalstāmie no domas dokumenti, to, ko finansēs doma. Principā, jums kā mājai vajadzētu pielēmt jautājumu, ka jūs to gribat pārējo visu izdarīt, jo mums būs jāizveido iepirkums, kas uzņēmums kompānija, kas veidos energos šos certifikātus, tie kam nav. Ir jau mājas, kuriem ir energo audits uztaisīts. Viņiem jābūt ir klāt vēl energo certifikāti, un attiecīgi pēc tam būs šis te mājas projekts. Un visu pārējo dokumentāciju, kas ir nepieciešama šai kompānijai, kas minēs iepirkumā, viņai būs jāsagatavot tādā stāvoklī, lai varētu iesniegt iekšā automā. Lai jums vairāk par to galvu nesāp un nebūtu jāminē kaut kādas dīvainās izziņas uz papīru vēl. Vēl viens jau punkts pie šī, vai pie maksātspējas 90%, kā jūs redzējāt gada laikā. To, ko mēs kā Ogres namsaimnieks un Ogres doma esam kā puslīdz vienojušies, kad ir mājas, kurām ir kaut kāds šis te vēsturiskais parāds, kurš veltās no kaut kādiem entiņiem gadiem, un līdz ar to tā māja vienkārši fiziski nespēja kaut kādā veidā veikt šos te darbus, kas ir siltināšanas darbi. Katru māju, kas vēlēsies un kam ir šāds parāds, viņiem jānāk pie mums un jārunā. Skatīsimies, no kurienes viņš ir veidojies. Ja viņš ir 2004. un ātrāk parāds ir veidojies, mēs par šo parādu izrunāsim un attiecīgi uz pārējot uz labu naudu jums būs nosacīta pozitīvā bilance, lai jums varētu pieteikties šim te pasākumam. Tālāk. Mazliet par tehniskās dokumentācijas izstrādes terminu. Tā kā tā Eiropas programma, protams, vēršas vaļā, kad beigies nākamā sākumā, tad labs mums jau ir veidojies, lai laicīgi sāktu darīt, jo termini diezgan gari. Pirmkārt, mums ir iepirkums, skēma, nolikumu izstrāde 10 dienas, sludinājums jau vērtēšana un atkal 10 dienas vērtēšana. Tātad pēc apkopot šo visu informāciju, šo schēmu varētu būt, tās energo auditu un tās energo pašu dokumentāciju varētu izstrādāt kopā ar iepirkumu, tas ir 2-3 mēneši. Pieņemsim, ka tas būtu, ka būsim tehnisks projekts. Arī tas pats iepirkums, 10 dienas vērtēšana, kaut dienas protokola jāsaka māja. Tā kā projekts ir pilnīgs visai mājai, es parasti ir, teiksim, 4 mēneši, tas ir tas posms, kurā projektētājs izstrādā projektu un iesniedz pirmo izskatīšanu pasūtītēm ar Bulonas termiņu, kurā viņi izskata projektu vēl labo kaut ko, es vēl te neieliku. 4 mēneši tas ir kāds, jo pie mums gadījums, ka viena māja Ogrē paskatīja pilno projektu, un mēs tā kā gribējām ātrāk ielikt 2 mēnešus iepirkumu, bet saskaņojumā ar mājas atsāko pirms iepirkumu izmanāšanas un teica, ka nē, jo viņi netic, ka 2 mēneši uztaisīt normālu projektu, visā māja ir laikus tie 4-5 mēneši. Tikai tad viņi uzticās, ka tur būs kaut kas sakarīgs, jo pilnīgi projektām jāatgož gan mājas, tās rēķini. Tad tie ir minimums kaut kādi 4 mēneši. Tātad pilnā renovācija kopā vēl ar bolas komentāriem un izskatīšanu un atceļu un tā tālāk. Un ar iepirkumu tas ir kaut kāds 6-7 mēneši. Līdz ar to vairāk programmu varas 3-4 mēneši laikā vairāk. Tad tīri vecīgi ir uzsācis izveidotas ielabas mums, tad to visu sākt.
salīdzinājums ar iepriekšējā periodā programmā. Tur bija minimālais līmenis 120, un te ir minimāls 90. Tā ir augstāka mērķa uzlikt. Tas varētu skaidrs ar to, ka pagājušajā tika mainīts LBMs par ēku konstrukciju siltumu tehniku. Tur tāda visi siltinājumi ir jāliek biezāk. 5-10 cm platumā klāt. Līdz ar to šeit ir skaidrojums, ka cik viss ir biezāks, tad arī rezultāti jābūt labāk. Pirms tam bija šī atbalsta likuma garantēta par 50%. Ja mājās būs sociāli mazliešana, notiek skaistāt 60. Tagad pēc tā, ko es rādu iepriekš, tur ir gradācija, tā, ka tad ir 5 uz augšu. Bet pēdējais ir, vakar ministrijas pārstāvis teica, ka šis būs vieglāk, mazāk birokrātija un interesanti lieta, ka nebūs jāko konkursu par būvdarbiem mājai. Māja izvēl savu firmu, kopā ar nākumu droši vien. Un firma drīkst būvēt. Firmas tādu saskaņo gan autors, un pārbauda, kurš teica, vai nav par zēmu cenu un pa augstu. Tas ir nepamatot lēts, nepamatot dārgs. Ir tādā normālā tirgus cenā, bez nekāda konkursa māja šo firmu ņem un būvē. Te, nezinu, kāds taksē būs, varbūt ļoti vienkārši, būs saržģīti. Viena nākā, tāpēc pēc vienu firmu, otru citu. Iepriekš konkursi kā uzvaram bija jāpēr, ka redzēs. Tā, jautājumi.